Kā to brokastu graudu riņķīši? Kā tas notiek? Vispirms noteiktās proporcijās tiek sajauktas un samaisītas pamatsastāvdaļas. Šajā gadījumā tie ir auzu un rudzu milti, sāls un ūdens. Tad, kad viss ir kārtīgi samaisīts, masa tiek transportēta uz dozēšanas tvertni, no kuras tālāk tā nonāk ekstrūderī. Ekstrūderis ir iekārta, kas ar īpašu skrūvi noteikta ātrumā, šajā gadījumā 150 grādu temperatūrā ar lielu spēku uz priekšu stumj sajaukto miltu masu, pārvēršot to par pagaidām vēl bezgaršīgiem riņķīšiem. Iekārtu iestartēšana un salāgošana prasa apmēram pusstundu. Tad, kad riņķīši ir ieguvuši ideālo formu, tie ar gaisa konvejeru tiek transportēti uz glazētāju. Riņķīšiem nonākot glazētājā, tie tiek apsmidzināti ar cukura sīrupa un medus maisījumu, kuram temperatūra ir 50 grādu. Šis ir tas brīdis, kad riņķīši kļūst garšīgi, bet pagaidām tie vēl ir mitri, mīksti un karsti. Tālāk riņķīši brauc uz 5 līmeņu žāvēšanas krāsni, kurā 130 grādu temperatūrā tie kļūst viegli un kraukšķīgi. Pēc žāvēšanas mitruma līmenis riņķīšos ir 3%. Tad tie tālāk ceļo uz svariem, kas ar augstu precizitāti dozē, sagatavojot riņķīšus fasēšanai un pakošanai. Tad katra paka iziet cauri metāla detektoram, pārbaudot, vai tajā nav kāds metāls. Ja ir, tad robots šo paku no konvejera līnijas noņem nost, un vēlāk tā tiek utilizēta. Tālāk notiek fasēšana kartona pakās. Kā jau redzams, arī Hanna pieliek savu roku, un izrādās, ir vajadzīgs nedaudz laiks, lai šo darbu piešautos veikt ātri un plūdeni. Pēc pakas aizvēršanas, tai tiek uzdrukāts derīguma termiņš. Tad tās tiek liktas kartona kastēs, kas tiek aizlīmēts un novietots uz transporta paletes. Katra palete tiek notīta ar plēvi, lai transportējot uz veikaliem tā nesagāstos. Protams, riņķīši tika arī nogaršoti, un atsauksmes ir labas. Kā tas notiek?